Kamēr mēs gaidām savu lidojumu, es apdomāju, kādi varētu būt tie potenciāli varianti. Kas tad notiks, kad mēs atlidosim uz Meta Office Dublinā? Lai braucienā uz Meta Office Dublinā mums būtu daudz spēka, mums ir sponsors, tas ir fitness kanāls, kas ir nodrošinājis šos batoniņus. Un tieši fitness kanāls ir šī brauciena uz Dublinu galvenais sponsors. Pirmais gadījums, kas varētu notikt, tas, ka mēs ieiesim teritorijā, cerams ieiesim, un mums pat var neielaist ēkā. Jo Meta pēc būtības ir liela korporācija ar lieliem drošības pasākumiem. Un šie drošības pasākumi varētu būt arī tādi, kā mums vienkārši neielaidīs iekšā. Bet nu cerams, ka ielaidīs. Otrs variants varētu būt tāds, ka mēs iesim iekšā pie receptiona, security, vienalga, kas tur būs sēdēs priekšā. Un tad attiecīgi šādā situācijā mums izveidosies kāds dialogs, varēsim parunāt par to, kā tad mēs varam satikt Meta pārstāvjus vai kaut kādā veidā nodot šos te dokumentus, bet mūs tā diplomātski atšūs un pateiks, reku pasts ir avenue tādā un dodaties. Tā kā redzēsim, kurš no šiem diviem scenārijiem piepildīsies, tāpēc tagad jau drīz būs iekāpšanā, lidojam un tad Dublinā redzēsim, kā viss norietēs.